Ko, mīļie, šodien mēs parādīsim braucotā mašīnu, kā mēs darām ar ratiņiem, lai kūli nebūtu jāvadā līdzi un kas ir vajadzīgs. Tāpēc let's go! Atceries vienmēr, ja tu gribēsi likt šos ratiņus uz šo kreisliņos, uz pataisno uz ratiņu rāmu, tad labi, ka īstenībā AD rati mums to atgādināja. Un uz komplektā reku paņēmām šitās te pārejas vajadzīgs ir. Divas par šīm atcerieties, jo, ja jūs nepaņemsiet tās pārejas, tad jūs nevarēsiet viņus uzlikt virsū. Tā kā skatāmies, kā tas darbojās. Lūk, mīļā, uzliekam adapterīšu virsū, ja? Tātad šitos reku uz maliņām. Režam vienu rociņu attaisam pogu, to var izdarīt viens pats. Un vienkārši ņemam reku un liekam virsū. Pa aizmugurē nolaižam ar ratiņu kuļus, lai mazajai vieglāk ir, jo viņas var nolaist kuļus arī. Nu, un ceļam iekšā un pasties, cik ideāli nav tā kopi jāvadā līdzi. Jāatgādina, mīļie, ka mums arī šāda AD ratos paņemti ziemas cimdu turētāji, tā kā rociņām, lai viss būtu silti. Kristiem patīk daudz kilometru staigāt, tāpēc telefonu var ielikt, lai viņai katru reizi no kabatas nav jāvelk ārā, kāds vai var mierīgi seriāli skatīties, stumjoties, es nezinu. Un jā, nu, ko es vēl draugu šiem ratiņiem atklāju jaunu, ka viņiem reko šitā pacelt viņas, ļoti viegli cilājās, es un mierīgi viņas nonest lejā, es ceru, ka tā drīkst darīt, bet es tā nesu un ļoti ērti, jo viņi mums ir zemāk nekā standarta rati, tāpēc ļoti viegli viņi ir un forši. Tā kā jau kolēģis draugi pasaka, paldies milzīgs AD-rati.lv, kur varēja visu par labām cenām dabūt, jo mūsdienās viss diezgan dārgs, tāpēc visu izvēlamies ņemt lietot. Nu, veiksim jums arī, draugi, kas dodiet ziņu.